90,9% jūs esat atdevuši medicīnai, kur vajag miljonus un miljārdus kabatā, lai varētu spēt ārstēt. Tur jūs uzlikat inteliģenci tautu. Nu, ko var darīt lietas labāk? Ko var lietas labāk darīt? Pat ministrs lūk nav atnācis. Gan jau būs vēl. Ko var darīt lietas labāk? Cikos viņi nāks? Nezinu. Ko varētu darīt lietas labāk? Ļoti daudz var darīt. Gudra galva vajag tagad iet vēlēt, un pareizi deputātus ievēlēt, lai pēc tam ar izglītību sakārtot. Par ko varētu un tālāk nākošais ir vajadzīgs visu izglītības ministriju izlikvidēt arī. Tur arī vajag atsijāt izglītības ministriju, to tumšo darbu spēku, kas nekur nav derīgs. Kurus cilvēkus varētu ievēlēt? Nu jāmeklē tādi cilvēki, kas spējīgs izglītības ministriju valstī sakārtot. Tad sākt meklēt, kurš spēj to darīt. Tas ir jādara. To sākt. Jāstājās partijā, neviens partijās. Klausies, un tad es jums vēlreiz pateikšu, un tad būs tikai valsts izglītība, ka visu šito likvidēs. Ātrāk viņa nepastāvēs. Man jau redz, ka partijas sistēma ir vainīga. Nu, tur ir tā nelaime, tāpēc es saku, pareizi vajadzīgs tagad ir ievēlēt un ķerties klāt pie izglītības ministrijas. Un to visu izsījāt aptīrīt. Ko te vajadzēja apmest un nolikt priekšā un tad sāk gājāt? Kur viņa nav? Viņai bija jābūt jau tauta jāsagaida. Viņas pienākums bija iziet ārā no kabineta un tautu sagaidīt. Ko viņa neprot darīt? Tātad ministram krēslas ir šodien jāatstāja. Viņš nedrīkst vairs būt rītā krēslā. Visu pateikt. Tas ir ministrs jau Latvijas izglītībā. Nedrīkst tāds krēslā sēdēt. Ja viņš neprata tautu atnākt un sagaidīt, tad tāds krēslā vairs nedrīkst sēdēt. Rītā ir jādabū valstī jauns izglītības ministrs, kas ir spējīgs strādāt. Bet reku skaisti mūzika mūs sagaida. Man tas neinteresē. Mūzika ir izklaide. Te ir pa darbu jādomā, te nav jādomā pa muziku. Muzikai te nebija jābūt, te jādomā katru sekundi pareizi strādāt. Operatīvi pareizi strādāt katru sekundi. Kas bija jādara? Un beigās skaties ar savu mūziku un savu dejošanu. Pārējiem. Ar to sāk. Viss tā skat. Vai vispār viņš pedagogs drīkst izglītības sfērā strādāt? Tas jau ir jāpārbauda valstī. Bet ja viņam izglītības dokuments, tad ja viņš drīkst strādāt? Arī jāpārbauda, vai viņam ir tas diploms tāds, kā drīkst to darīt. Ar to tu sāc muļķi. Tu pat nezini, kas jāsāk. Es tev māca, ka tas zīdainim ar karotīt ēst. Ka pasaka, paņem karotīt rokā un tad iec mutē. Un tad sāc ielikt mutītē un pēc tam sāk sakost. Tā te jāsāk izglītību pacelt, ar to sāc. Un tā tev būs nākošie. Tā, kad tu gurēsi koku meitelīti, tad varēs atcerēties, ka pēc 100 gadiem tev par zemi stāvēs superklasiskā izglītība, inteliģence, kura vairs 100 gadu laikā nav.